Viņa īstenībā viņai ļoti patīk gatavot. Un viņa mums taisa tako ļoti garšīgus. Un empanādas, un paella. Nu, visādas tādas ēdienas, kuras pirms tam, piemēram, es nezināju, ka tādi ir daudz no tiem, kur no kā viņas gatavo. Ziemā mēs slēpojam, šogad gan ar to sniegu bija tā kā bija, bet Melina paspēja. Paspējām, mēs viņu uz slēpēm uzlikām. Viņa pirmo reizi mūžā arī sniegu redzēja. Pagājušā gada pavasarī mēs sapratām, ka mēs gribam paņemt savās mājās kādu apmaiņas studentu, lai saprastu, lai iejustos tajās divās ādās, lai tas bērns redz, kā tas ir, ka tu esi svešā ģimenē un svešā valstī, un kā nebaidīties pajautāt, ja tev kaut ko vajag. Svarīgākā ir tieši tā komunikācija pieredze un jaunu draugu iegūšana. Un īstenībā jau jebkur, kur tu esi, vajag izmantot to, ka tu vienkārši ķertos jaunās emocijas un iespaidas un vienkārši soli pa solītim tu ej uz priekšu. Sajūta sākumā bija tāda dīvaina, ka tu gaidi kādu cilvēku, bet tu nezini, kā viņš izskatīsies un kāds viņš būs. Bet pēc tam jau, kad atbraucām uz mājām, sākām kontaktēt, runāties un iepazīt, jau sapratām, ka pie mums ir atbraukusi viena jauka meitene, un tas paplašina visu to redzes loku par kultūru, un tas tikai iegūms jebkurā ziņā. I know that they have a second family, and for example, I say mom for Rebija un dad for Martins. Mēs pie Melija ļoti ātri pieradām, jo viņa ļoti atvērts un ļoti sirsnīgs un tāds mīļš cilvēks. Un viņi ir ģimene, un ir tāda dīvaina sajūta, kā viss nebūs tagad tikai. Bet gan jau kaut kad vēl tu atbrauks.